Mūsu mēģinājuma nosaukums ir aktīvu metalu iedarbība ar ūdeni. Mums ir nepieciešami tādi piedarumi: metala gabaliņi, nātrija un kālija, trauks ar ūdeni, indikātoru fenoftalīnu un pinceti. Traukā ar ūdeni mēs ieliekam indikātoru fenoftalīnu. Metala gabaliņus mēs pievienojam ūdenī. Veidojās pārsteidzoša reakcija. Mēs redzam, ka kālijs un nātrijs sadega ūdeni, un ūdens kļuva violets. Mēs varam secināt, ka aktīvi metali ļoti ātri iedarbojas ar ūdeni, izdala ūdeņraža gāzi un veido sārmi, kas aplicina sarkanu violetu krāsu.